Šī gada muzeju naktī apmeklētājiem jau 7. reizi durvis vēra arī atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Liepājas RAS. Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālajiem centram viens no galvenajiem uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana, un tāpēc arī šodien mēs šeit esam muzeja naktī, kur iespējams ikvienam interesantam pie mums atnākt, apskatīties mūsu nenovērtēto lietu muzeju, kā mums šobrīd, starp citu, jau ir 11 gadi. Un ne tikai apskatīt muzeju, piedalīties gan arī radošās aktivitātēs un arī apskatīties teritoriju, izstaigāt un uzzināt, kā tad notiek šī atkrituma apsaimniekošana. Šovasar mūsu plānos ir vairāk izbraukt sabiedrībā un būt dažādos citos pasākumos, kā Saldus novada dienās, Medzes svētkos, Vērgales svētkos, arī dažādos pasākumos Liepājā. Lielākā daļa muzeju nakts apmeklētāju izrādīja lielu interesi par nenovērtēto lietu muzeju, kas savu darbību uzsāka 2013. gadā. Muzeja pirmsākumos Liepājas RAS atkritumu šķirošanas punktā nonāca pūra lāde. To bija žēl iznīcināt, un rezultātā gadu gaitā darbinieku iniciatīvas rezultātā izveidojās muzejs, kurā apskatāmi vairāk nekā 2000 eksponātu. Ļoti jauki ir atgriezties 90. gados, vecie telefoni ieraudzīt un vecās spēles, video albumi un ko vēl. Tā ļoti interesanti. To, ka cilvēki ir izmetuši visvairāk, varbūt sāp sirds par to, kad es ieraudzīju 19. gadā, kad dzima Liepājas mazulīši, tādu pašu, ko slimnīca dāvināja, tādu koku rotaļlietu, ka tā ir tikusi izmesta. Gribējās atnākt, gribējās zināt, ko katrs šeit dara, kāpēc citi nāk, un te ir spēles un daudz ko var padarīt. Mana mamma ir šeit darbiniece, un šādi pasākumi diezgan bieži notiek. Arī tā skaitā bērni manā darbā, kas ir, ja atminos, tas ir darbinieku bērni šeit ierodas, un tās pašas aktivitātes šeit dara. Ekskursijas, spēles un jaunu informāciju uzzināšanu. Mani uzaicināja šeit. Es šeit nekad neesmu bijusi, tāpēc man interesēja arī atkritumu šķirošana, tas ir labs darbs. Mēs tā kā bērniem visi kopā braucām, redzēt, kas notiek, ko cilvēks viež ārā, kas paliek. Interesanti redzēt kaut ko. Kopumā muzeju nakts pasākumu uzņēmumā apmeklēja vairāk nekā 300 cilvēku. Atgādināsim, ka Liepājas RAS bezmaksas ekskursijas pa atkritumu poligonu teritoriju un vides skolas nodarbības par atkritumu apsaimniekošanu un vidēji atbildīgu dzīvesveidu piedāvā arī ikdienā. Pieteikties ekskursijai var uzņēmuma mājaslapā.